Čau manā YouTube kanālā. Šodien būs parasta saruna. Es ceru, ka tu to uztversi kā tāda draudzeņu saruna. Droši vari pakomentēt, vari uztaisīt skrīnus, padalīties, lai arī citas ienāk, jo šeit es runāju kā sieviete, kura iet savu ceļu, kurai ir pieredze, kurai ir zināšanas, kura ir sapratusi un pieņēmusi savas stiprās puses, un es ļoti gribētu, lai katra no mums nonāk līdz šim brīdim, kad viņa pieņem sevi, kad viņa atļaus sev gribēt, darīt, izpausties, būt redzamai un dzīvo savu dzīvi pilnvērtīgi, jo es ļoti, ļoti novērtēju laiku, kas mums ir. Un katru dienu, kad mēs neizvēlamies sevi, vienalga cik banāli tas skan, mēs vienkārši izmetam laiku miskastē. Un tāpēc, ja tu šo skaties un ja tu vēlies padalīties ar citām, es tev būšu ļoti pateicīga. Šodien tāda saruna par sievietēm, par sievišķību, par to, ko es redzu, jo mans backgrounds darbā ar sievietēm ir ļoti liels, tās ir fotosesijas. Tu vari ienākt manā Instagram profilā un paskatīties manus darbus, sen atpakaļ arī paritināt. Es sāku savā laikā bildējot kāzas, tur es ieraudzīju to sievietes skaistumu un redzu joprojām. Nevar neredzēt, vairs nevar neredzēt, bet es redzu sievietes skaistumu daudz dziļāk, ne tikai tā ārpuse, un tāpēc es ticu katrai no sievietēm, arī tev. Ticu tam, ka mēs katra esam tiesīgas mainīties. Mums nav jāpaliek tādām, kādas mēs bijām kādreiz, lai kādam patiktu, lai būtu tur, kur mēs kādreiz tikām, lai dzīvotu kaut kādu dzīvi. Mēs drīkstam mainīt savas domas. Savas vēlmes, mēs drīkstam rīkoties citādi. Un visu, ko es daru, gan fotosesijās, gan strādājot individuāli kā mentore, gan sieviešu grupās, gan vienkārši savos pasākumos, es iesēju tevī ticību, jo man patiesībā vajag tikai to redzēt, ka tu pēc tam nes sevi pasaulē. Vienalga, cik tu paņemsi no manis, pat ja tā būs vienkārši sevis mīlēšana, vai atļaušana sev padejot, vai uzkrāsoties, vai pastāstīt storijā par to, kā tu jūties un kādi tevi plāni vai mērķi, vienalga, ko tu no manis paņemsi, tas ir lielākais gandarījums man, jo mēs esam tik skaistas, mēs esam tik spēcīgas, un es gribētu, lai mēs katra dzīvojam pilnvērtīgi. Padomā, ko tu šodien vari izdarīt priekš sevis? Kas ir tas minimums, kas pacels tavu enerģijas līmeni, kas atvērs tev jaunas durvis, jo viss atkarīgs no mums. Es padalīšos ar saviem maziem tādiem lifehackiem, kā es sagaidu katru dienu. Un ir tā, ka es vakaros negribu iet gulēt, jo man žēl to gulēšanas laiku. Man liekas, ka ir tik daudz ko darīt. Katru rītu es veltu laiku sev. Es neesmu sieviete, kas dzīvo viena pati. Man ir ģimene, man ir bērni, viens no viņiem iet dārziņā. Bet es atrodu laiku sev. Pat, kad tu no rīta visu izdari, tu visus aizsūti prom, tieši tad ir laiks sev. Un nesaku, ka to nevar atrast. Vai, piemēram, es ceļoties ielieku vienu austiņu, man tagad nav līdzi, bet ok, ielieku vienu austiņu, ieslēdzu savas afirmācijas, un ar otru ausi es dzirdu bērnus, dzirdu, kas notiek, visu izdaru, bet es fonā klausos to, kas mani nomierina vai noskaņo dienai, es tik un tā atrodu šo laiciņu sev. Obligāti darbs ar ķermeni, pateicība par to, ka tu šajā ķermenī, kurš tev ir tagad, tieši tev, ka tu vari dzīvot savu dzīvi, ka tu vari radīt, ka tu vari pieskarties, ka tu vari apķert, ka tu vari runāt, zvanīt. Tāpēc man liekas, ka
būt nepateicīgai vai nelaimīgai, tad, kad tev ir šis avatars, tev ir iespēja radīt, darīt, klausīties, ostīt, runāt, tā meitenes ir vislielākā dāvana. Tāpēc, tad, kad es ar to, ko es daru, ar šo savu sirds darbu, pamudinu vismaz vienā no jums vēlmi kaut ko izdarīt, rīkoties savādāk, skaļi pateikt savas vēlmes, savas domas, kaut kur aiziet, es jūtos pateicīga, kad es tagad šeit un tūlīt to varu dāvināt jums. Un ja tu to dāvināsi tālāk, man liekas, tas ir skaistākais, ko sieviete var darīt – radīt. Radīt sevi, radīt bērnus, radīt noskaņu, radīt projektus, radīt dzīvi. Šis laikam šoreiz ir viss. Lai tev nav jāklausās ilgi un dikti, ej šodien dzīvē ar šo domu, ko es varu radīt no sevis. Un esmu pārliecināta, ka tev sanāks. Un, protams, gaidīšu tevi savā Instagram vai arī šeit, mēģināšu ik pa laikam runāt arī par mums sievietēm, un iespējams kādreiz ar kādu kopā šeit ierunāsim kādu interesantu podcastu. Bet ja nē, es domāju, ka man ir tik daudz ko teikt, kad tiksimies. Paldies tev!